Ļebam pieder viens tāds apgalvojums, kas ir diametrāli pretējs visam, ko es līdz šim esmu dzirdējusi par tautību kopā dzīvošanu Latvijā. Tu esi vienīgais cilvēks, kurš man teica, ka krievi un latvieši ir ļoti līdzīgi. Tiešām ļoti līdzīgi, un jo vairāk es domāju tieši par salīdzinu mentalitātes, jo vairāk es saprotu, ka ļoti līdzīgi izņemot dažus jautājumus, kuri šķir. Ja? Nu, tie jautājumi, kas šķir, protams, šitais te nolādētais otrais pasaules karš, ja? Un pie tam, ziniet, nu, ir lietas, ko vienkārši nevar mainīt. Ja? Jo, teiksim, nekad nevienam krievu cilvēkam nevar pierādīt, nu, vienīgi varbūt spīdzinot un liekot viņam teikt, nu, ir vai nav, nu tad varbūt, lai izdzīvot, kāds arī pateikt, bet kāds varbūt arī nomirtu, ja, uz tā spīdzināšanas galda. Ja, kad 9. maijs nav gaišākie un lielākie 20. gadsimta svētki. Nu, tas nav iespējams. Ja, vienkārši, un to arī var saprast. Ja, un neviens arī latvietim nekad nepierādīs, ka, teiksim, 40. gadā Latvija brīvprātīgi iestājās brālīgo padomu tautu saimē. Arī tāpat arī var spīdzināt, varbūt arī pateiks, ka jā, piekrītu, protams, jā, tikai beidziet, bet šeit nemainīsies nekas. Un tāpēc man ir par to atšķirību, ja, un par to līdzīgo tāda doma, ja, jo pārējās sfērās īstenībā viss ir ļoti līdzīgi. Ja. Viss iedzeršanas kultūra, attieksme pret hokeju, jāņem, pret kredītu ņemšanu, ja, kā ņem kredīts. Vienādi, absolūti. Ja, ņem un pēc tam streb to problēmu. Ja. Mierīgi, visi latvieši, krievi vienādi uz tā āķi ir uztierušies. Tad praktiski ir vienkārši lietas, kuras, nu, diemžēl nav atrisināmas. Un es tādā naivumā, iedomājos, ka varētu, kā es darītu. Nu, kā pēc analoģijā, pēc ģimenes, ja, kaut kādām attiecībām. Nu, ir jautājumi, kuriem jāuzliek tāds moratorijas. Un liekam mierā šo jautājumu. Pagaidām. Humora izjūta mums ir atšķirīga. Humora izjūta? Jā, ir atšķirīga, bet humora izjūta tomēr ja, ir lietas, par kurām smējās kopā. Ja, un zirņa jociņi, ja, dienā, viņi ir ļoti bieži tik krieviski. Tiešām? Jā, un tiešām asprātīgi, bet viņi ir ļoti krieviski. Bet saistībā ar šīm te korporācijām, kurās gan mēs, kā izrādījās, neviens neesam piederējuši, bet jūs redzat interesi pavadīt ilgāku laiku regulāri kopā vienā lielā sieviešu kolektīvā, vienā lielā vīriešu kolektīvā? Nu, īstenībā tā ir brālība. Nu, es tā to saprotu. Māsība, Ja? Un ka viņi, kā iestājoties korporācijā, viņi paliek par tādiem brāļiem, jo jebkurā pasaules malā pēc tam satiekot, piemēram, letoni, viņš var uz to paļauties, viņš var cerēt uz palīdzību. Bet es tagad piesējos te dzimumu pazīmei. Kāda starpība? Nē, nu, tā tradīcija tāda. Nu. Es zinu, ka ir situācijas, kad vīrieši makšķerē, un viņi saka, ka viņam nevajag sievieti blakus. Jā. Es gan makšķerējot gribētu, lai man būtu līdzi, kad Es varu no tāda uzstāšanās viedokļa pateikt, ka es vienmēr, pirms mēs dodamies uzstāties, es pajautāju procentuāli, cik daudz ir sievietes, cik daudz ir vīrieši. No tā dikti mainās arī tas, ko mēs darām un ar kādu attieksmi mēs strādājam. Jā. Vistraģiskākā situācija, kad ir viss vīriešu kolektīvs un viena sieviete, tad es saku, no. Tad viņi cietīs. No, nē, tad ir kaut kāda zīmēšanās, tad ir tā kā gaļi uz vienu vistu, tas ir traģiski. Un tā atmosfēra, viņi paši savā starpā ir tik aizņemti, ka viņiem mazāk uzmanību viņi pievērš mums, ko mēs darām priekšā. Tad jums viegli tieši darīt, ko gribiet. Nu, nē, mans uzdevums ir enerģija. Kad viena. Tieši viens. Šito mēs esam tā izčekojuši. Parasti pēc izrādes Albera un Riko esam tādi enerģiski. Mēs esam saņēmuši atpakaļ šo te pozitīvu enerģiju. Ja tā viena sieviete, viņi tur vērās savstarpēji. Un tad viņiem ir tāds bišķiņi, visu šitā enerģija grozās viņiem šitā. Principā šitā. Uz to vienu sievieti, ja? Tā kā es vienmēr pajautāju tiešām šo te pārsvaru, un ideāls variants ir pus uz pusi, tad būs viss forši. Tev tā nav auditorijā, ka tu ar studentiem strādā? Nē, nav. Auditorijā nav, bet starp citu šai lietai pievērš pat pedagoģijai ir tāds Eiropas standartiem atbilstoši augstākā izglītībā viens tāds punkts, kas vispār grūti tam noticēt, bet tas ir rakstīts grāmatās, ka ja tu atrodies auditorijā ar studentu, pretēji dzimumu studentu, vai studenti, vai studentu vienalga, ja, tur profesors un students, ja, un dažādi dzimumi, ka durvīm jābūt vaļā uz gaiteni. Tiešām? Jā. Lai nebūtu vienkārši lai nebūtu nejaušība, pārpratumi pēc tam un durvis vaļā, un tad jūs varat, protams, to akadēmijā mēs neievērojām. Kāpēc? Tāpēc, ka koridors ir augsts. Ja. bet tā tam jābūt, tā akadēmiski pēc mūsdienu standartiem. Psiholoģiskā drošības sajūta, kas ir izēja. Kas ir izēja, jā.
Visu, ko var sagaidīt no pusmūža profesora. Vai arī otrādi? Vai Tu nekad otrādi. nezini.